Nerudenīgais dzastrums, netālais ceļš, nebeidzamie rudens darbi šodien nespēja senlietu vācējus atturēt no došanās uz Ikšķili. Latvijas antīko automobīļu kluba organizētiem senlietu tirdziņam, kas tagad lepni nes restaurātoru dienas vārdu, ir senas tradīcijas. Tā aizsākumi meklējami vēl padomjas gados, taču laika gaitā tas kļuvis daudz plašāks. Tagad šeit tiek pirktas, pārdotas un mainītas nevien senu automašīnu detaļas, bet arī dažādas sadzīves un interjeru priekšmeti, gleznas un grāmatas. Tā interesanti kopā ar draugiem atbraukt, teiksim, kaut ko samainīties vienkārši, teiksim, katram, teiksim, savu tematiku interesē vairāk. Kāds krāja, teiksim, nes atsvariņus krāja, man draugi atnes parādu, vai man tāds ir vai nav. Tāpat ar bildēm kaut ko pamainamies. Raibijās kolekcijās vienlīdz labi blakus sadzīvo gan senie kalendāri, gan marksismu un ļeņinismu principi, gan vairāk nekā 70 gadus vecas pavāra grāmatas, kurās var smelties gudrības, kā izvārīt gardu zemiņu zupu, izcept ķirbju pudiņu vai servēt galdu. Un kas tad šobrīd cilvēks interesē? Praktiski satura grāmatas. Arī, protams, arī vēsturi ar Latvijas vēsturi saistīt. Bet šeit nāk cilvēki, kas tieši arī to meklē, un līdz ar to tad arī tā specifika. Iespējams iepirkt kaut ko interesantu, jaunu, neredzētu. Bet vai jūs bieži apmeklējat tieši šādu veidu tirdziņus? Jā, apmeklējam. Šiem tirdziņiem ir īpaša aura, un, kā saka paši apmeklētāji, kas šeit ir vienreiz atnācis, būs klāt arī nākamreiz. Un sen jau nevienu vairs neizbrīna, ja uzrunātājs atbild lietuviešu, krievu, igauņu vai vācu valodā. Pavisam nemanot, Latvija ir kļuvusi par kolekcionāru centru, bet Ikšķile par tā galvaspilsētu. Mums jau daudz brauc gan igauņi, gan lietuvieši uz šejien. Mēs tā pa vidu esam, un tad šitā arī tāpat Rīgā kolekcionāru salidojumos mēs tāds centrs esam. Ikšķilē šāds pasākums notiek 2 reizes gadā.